Šajā video redzēsiet, kā viegli un ērti ir iespējams izveidot bīdāmo durvju piedāvājumu. Sāksim ar groza izveidi. Tālāk dodamies uz Start rumplanē. Atrodam 4. sadaļu interjera dizainu, kur varam atrast mēbeļu katalogu. Izvēlamies mājas mēbeļu sadaļu. Klasika skapjus. Un ņemam virs bīdāmo durvju ikonas atrodamo atslēdziņu. Šajā sadaļā ievadīsim bīdāmo durvju ailes gabarītus. Sākam ar augstumu, platumu. Pēdējā aile parāda augšējo sliežu platumu. Šis skaitlis var mainīties atkarībā no jūsu izvēlētā durvju profila. Ja ziniet, ka būs nepieciešami kādi sānu paneļi, tad jau variet ierakstīt nepieciešamo paneļu dziļumu. Bet pie šī vēl atgriezīsimies. Zilajā krāsā norādītie izmēri ir vienas durvis gabarīta izmēri. Mainot durvju profilu, šie izmēri mainīsies. Pārējam tālāk uz rāmju un to konfigurācijas izvēli. Sākam ar rāmja profila izvēli. Lai vizualizācijā attēlotos jūsu veiktās izvēles, ir jāuzspiež uz 3D vides. Tālāk izvēlamies rāmja krāsu. Turpinam ar bīdāmo durvju skaita izvēli. Durvju novietojumu. Ņemam vērā, ka durvju novietojuma izvēle iespaido durvju platumu. Tālāk turpinam ar pildījuma horizontālo sadalījumu. Sadalījumu varam mainīt visām durvīm vienādu vai katrai durvī individuāli. Atķeksējot konfigurāciju katrai durvei, varēsim veikt izmaiņas konkrētai durvei. Ir iespēja arī redzēt pildījuma izmērus. Tas būtu gadījumos, kad klients pats izgatavo durvju pildījumus. Vēl ir iespēja ievadīt konkrētu pildījuma augstumu, atslēdzot nepieciešamo pildījuma aili un ievadot izmēru. Dodamies tālāk uz pildījuma materiāla izvēli. Materiāli tiek iedalīti divās grupās – lamināts un stikls. Zem stikla sadaļas ir atrodami deko stikli, spoguļi un dekoratīvie spoguļi. Ir iespēja arī nokomplektēt durvis bez pildījuma. Ieliksim durvīs lamināta pildījumu. Samainīsim lamināta tekstūras virzienu uz horizontālu. Vai redzi, ka vidējām durvīm netika samainīts tekstūras virziens? Tas tāpēc, ka durvju augstums ir lielāks nekā izvēlētā materiāla loksnes izmērs. Veiksim materiāla maiņu katrai durvei atsevišķi, atķeksējot individuālu materiāla izvēli. Vidējā durvē ievietosim tonētu pelēku stiklu. Labās durvis vidējo pildījumu nomainīsim uz deko plēvi. Tādas pašas izmaiņas veiksim arī kreisajām durvīm. Pāriesim uz sānu paneļiem. Aktivizēsim labo un kreiso paneli un izvēlēsimies tiem materiālu. Šobrīd paneļu dziļums ir 92 mm, kas ir lineā augšējās sliedes platums. Ievadot nepieciešamo paneļa dziļumu, tiks pieskaitīts sliedes platums 92 mm plus 200 mm, tātad kopējais paneļa dziļums 292 mm. Paneļu dziļumu varam nokoreģēt arī pirmajā sadaļā Dimensions. Ievadot ailes dziļumā nepieciešamo sānu paneļa dziļumu, šajā gadījumā ierakstīsim 500 mm. Un redzam, ka paneļu dziļums nomainījās.
Sānu paneļiem varam piešķirt arī augstumu, kas ir lielāks par ailes doto augstumu. Zem paneļu dziļuma atrodam aili ar paneli height offset un ievadam nepieciešamo papildus augstumu. Pieņemam, ka kopējo augstumu mums vajag 2700 un ailes augstumu bijām ievadījuši 2500. Tas nozīmē, ka papildus nepieciešami 200 mm, ko arī ierakstam. Dodamies tālāk uz durvju rokturu sadaļu. Šī sadaļa būs aktuāla tiem profiliem, kam tie ir nepieciešami. Tie būtu Linea, Allwood un Woodline. Zem roktūra kataloga varam arī atrast rokturu izvietojumu. Tas var būt vertikāls, vertikāli centrēts, horizontāls un horizontāli centrēts. Ir iespēja arī definēt rokturu augstumu no apakšas. Šīm durvīm neizmantosim rokturus, tāpēc izvēlēsimies no handle, kas deaktivizēs izvēlētos rokturus. Dodamies uz pēdējo sadaļu aksesorijas. Šeit varam izvēlēties bīdāmo durvju bremžu skaitu. Nepieciešamais bremzes stiprums tiek automātiski aprēķināts. Ir iespēja arī samainīt sliežu rindu skaitu – 1 rindu, 2 rindu un 3 rindu. Durvju sliedēm ir iespējams arī pagarināt garumu, kas būtu ārpus ailes norādītajiem izmēriem. Esam pabeiguši durvju konfigurāciju un varam saglabāt durvis 3D vidē ar Save and Apply Configuration. Novietojam nepieciešamajā vietā un varam pārslēgties uz 3D skatu, uzspiežot uz 2D ikonas. Ja redzam, ka ir nepieciešams kādas korekcijas, tad varam to izdarīt, izmantojot ātro konfigurātoru. Aktivizēt varam šo konfigurātoru, uzspiežot uz mēbeles, kam nepieciešams izmaiņas. Šajā gadījumā vēlamies noņemt sliežu uzlikto virsmēru. Atceramies saglabāt, savādāk izmaiņas netiks veiktas. Noņemsim vēl sāncienu virsmēru. Pilno konfigurātoru varam atvērt, atrodot zemāk esošo ikonu ar Open Complete Configuration. Atvērot otro sadaļu Walls. Izmainīsim telpas griestu augstumu. Virsskatā redzējām, ka sāncienas atrodas ārpus telpas. Pārslēdzamies uz virsskatu un nopozicionējam pareizi. Varam pārliecināties, vai mēbeles izmēri atbilst vajadzīgajiem, pārslēdzoties uz priekšskatu. Jāpiemina arī, ka durvju slotiņas un to klipši būs nokomplektēti visiem durvju sāniem. Ar šo arī pabeidzam ieskatu durvju piedāvājumu izveidē.